Varu. Redziet, es domāju, ka pirmām kārtām grāmatai jābūt ir interesantai. Ja? Grāmata ir interesanta. Es kā autors atbildu tikai par to, lai grāmata būtu patiesa un interesanta. Ja? Un ja viņa būs interesanta, ja, tad, protams, ka viss šīs idejas, un tur arī ir daudz vēsturiskas, nacionālas atkāpes un tā tālāk, un arī par latviešu patriotismu arī runāt šajā grāmatā, tad es domāju, tas piesaistīs lasītāju. Krotukungs, jums nav tā pašam, ka viss sapnī, kas notiek apkārt no tā hausa, pašam iestājas tā kā nihilismas, vienaldzība? Ziniet, es vienmēr esmu dzīvojis savā pasaulē, man vienmēr ir bijis interesanti, ja, un man nekad dzīvē nav bijis garlaicīgi, ja, un tāda jūtas kā apātija. Ja. Varbūt pa visiem šiem 60 gadiem, ko es dzīvoju, varbūt es esmu pusotru mēnesi augstākais pa 60 gadiem, esmu tādas jūtas izjūtas. Tā kā es domāju, to iekšējo spēku katram vai meklēt pašam sevi. Jūs strādāsiet pie tā, lai Latvija būs prezidentāla valsts? Es to nepārtraukti daru. Bet vai valūtas fonds tam piekritīs? Mums nav jāprasa valūtas fondam atļauja, mums kā tauta nolems, tā arī būs. Lai nolemtu tauta, kas jādara? Kam ir jāierosina? Es domāju, pirmām kārtām mums par to ir jārunā, jā, un jācenšas visiem saprast, ka cita ceļa nav. Jā, un kurš gads būs izšķirošais? Es domāju, šie tuvākie 2 gadi, jā, jā, jo vairāk cilvēku pārliecināsies, ka ir nepieciešama kārtība, jā, disciplīna, jā, patriotisms, jā. Kā piemēram, kurās kaimiņu valstīs? Es nezinu, protams, es zinu, ka jums ļoti imponē, teiksim, Baltkrievijas valsts. Man arī interesē šī valsts, jā, un es domāju, lai tur ko runā par Baltkrieviju, bet viņi ir saglabājuši savu rūpniecību, jā, saglabājuši savus kadru strādniekus, jā. Un es domāju, ka visumā valsts izskatās kā morāli psiholoģiski ļoti labā līmenī. Kas attiecas uz Baltijas kaimiņu valstīm? Jūs domājat... Kādu modeli varētu no turienes pārņemt? Es neesmu tā pētījis Skandināvijas valsts. Ja, es domāju, ka viņām ir savu vēsturi, ja, un savas tradīcijas. Ja. Redziet, katrai tautai ir Dievs paredzējis attiecīgu pārvaldes formu. Ja. Un Latvija kā Dievs paredzējis? Es domāju, ka 34. gada notikumi parādīja, ka mums ir vajadzīgs tomēr vēlēts prezidents. Ja. Jo 34. gadā viss šīs parlamentāro juku fināls bija šis valsts apvērsums. Lai mēs pie tā neatgrieztos, tad savlaicīgi ievēlēsim valsts prezidentu demokrātiski. Ja. Un izveidosim efektīvu pārvaldes sistēmu, kas nodrošina visiem cilvēkiem šeit pirmām kārtām darbu un maizi. Darbu un maizi. Un trešām kārtām, ja tas būs, tad nodrošināt dzīvot prieku un lepnumu par savu valstu. Teikšu paldies jums par šovakar sarunu. Jūs skatījāties Latvijas Ziņkanāla informatīvo raidījumu 15 karstās minūtes. Palieciet kopā ar mums, lai uzzinātu par aktualitātēm pasaulē un kā šīs aktualitātes ietekmē Latvijas iedzīvotāju dzīvi ar Laukaru.